Labvakar! Labvakar! Mārtiņš! Kristīna! Un šodien mēs jums pastāstīsim par to, ko vajag līdzi ņemt dodoties ekspedīcijā ziemā. Sākam ar pašu svarīgāko. Apģērbu. Līdzi vajag siltas zeķītes, vilnas. Un labus pārgājiena apavus. Noderēs jaka, jo siltāk, jo labāk. Šallīte vai silts kakls. Noteikti noderēs arī silts cepuri. Vajadzēs iespējams arī maiņas bikses, ja nu iepriekšējais palīdz labs, vai vienkārši iznolēnīt. Ja ir silta apava, vajag jau arī siltas kājas un pašam siltam termoviļu. Mitrumā labi noderēs ūdens necaurlaidīgas getas. 2. Gulēt gribēsies mīksti un patīkami. Vajag turistu paklājiņu. Bet ja jums turistu paklājiņu nav, nekā nav, tad izgrieziet paklāju mājās. Vai arī paņemiet veco labo vectēvu paklāju. Sega, lai silti, vajag siltu segu pa nakti, lai ir ar ko sasakties. Malku mums visticamāk nevajadzēs. Bet vajadzēs, tāpēc liekam līdzi, jo varbūt būsim pļavā. Sniegu neēdīsim, tāpēc dzersim ūdeni un ņemsim līdzi viņu. Uzdienojot noteikti noderēs ļodiņa, karotīte, krūzīte, varbūt arī nazītes. Lampiņa. Ja iesiet ceļojumā vieni paši prom no apmetnes vietas, vajadzēs lampiņu. Romantiskai gaisotnei. Romantiskā gaisotnē gribās arī labi paēst. Vajadzēs maizītes. Un jogurts. Un ballītei vakarā noderēs maiņas apavi. Nu ko, dodamies ekspedīcijā? Dodamies. Aiziet!